Nākamā meitene aizmirst manu pierakstu. Čau visiem! Šodienas video ir vēl viens vlogs, jo man ir plānota diezgan interesanta nedēļas nogale, un es vēlējos tie padalīties ar jums. Pašlaik es vienkārši taisu savu parasto rīta ādas kopšanas rutīnu, bet tālāk man ir plānots doties pie savas manikīras un uztaisīt jaunus, super stilīgus nagus, jo nākamajā nedēļā es braucu uz grupas Twice koncertu, un es gribēju kaut ko super edgy, kaut ko super kičīgu, tā kā tad jau redzēsim, kā tas izdosies, bet pirms tam man arī ir jāizdara pāris citas lietiņas, tā kā šī diena būs vairāk tāda kā self-care diena, tā kā jā, dodamies! 일어나서부터 기분이 뭐 같았어. 아침을 먹는데 확인한 핸드폰에 밤사이와 있는 네 문자를 보고선 기분을 잡쳤어. 또다시 날 찔러보는 네가 뻔히 보여서 거지같지 그다지 썩 반갑지 않으니까 네가 힘들어하는지 어떤지 이제 아무렇지도 않아. 나 하나도 안 미안해서 미안해. I'm gonna fly away, gonna fly away. 마음은 한결같았지, 날아갈 듯 같았지. I'll never cry again, yeah, I'll never cry again. 이제 훌훌 털어버리고 흔들렸어. 솔직히 좋았어. 너의 연락이 Pārējais aizvien ir nedaudz vējiņš, bet nav tik traki kā iepriekšējās dienās. Tātad šodienas plāns ir, es aizbraukšu uz Alfu, un tur draugās es nopirkšu kosmētiku, kas man ir nepieciešama, lai uzkrāsotu savu vecāko māsu, viņas vecmeitu balītes fotosesijai un vienkārši balītei kopumā. Un lai uztaisītu tādu rozīgu, dabīgu, tā kā kāzu make-upam līdzīgu make-upu, man tomēr vēl trūks dažas lietas, tāpēc tās mēs nopirksim draugās. Es nevarēju izdomāt, vai braukt uz Horigo vai uz Alfu, jo tās ir divas vietas, kur es zinu ir lielākās draugas, vai arī vismaz draugas vislielāko kosmētikas izvēlu. Es gribēju to izdarīt pirms es teju uz tiem nagiem, jo visticamāk no nagiem es tikšu projām 5 vai 6. Un es domāju, ka tad sestdienā lietas jau varētu būt diezgan, tā kā plaukti varētu būt diezgan patukši, tāpēc cerēsim, ka tur būs viss, ko es gribu. Es izdomāju nepēst, tāpēc, ka ja es pādu brokastis, tad es gribu ēst kaut kur ap 1, 2, 3, kaut kur tajā laika posmās, kad es tik daudz esmu pādu brokastīs. Un tajā laikā es būšu nagos, tāpēc es izdomāju paēst tuvāk tiem 12. Es gribēju aiziet uz cheeseburgeru, jo viņiem ir tas jaunais čedaras burgers. Un tiem, kurš zina, mani zina, ka man ļoti garšo siers. Tāpēc es gribēju viņu pagaršot. Bet also es nezinu, vai es gribu brokastīs ēst burgeru gluži. Tāpēc varbūt vienkārši aiziešu uz Lido Alfā, ko īsakot man jau tagad gribas ēst. Es draugās pārbaudīju visas krāsas, visu apskatīju, un viss ir super cool, bet es saprotu, ka veikalā neviens no produktiem nav izdevīgāks kā internetu veikalā, tāpēc es vienkārši visu pasūtīšu internetu veikalā.
man ir stunda, un līdz manai nagu meitenei no šīs ir 20 minūtes, tāpēc es aiziešu uz Lidlu paēst, jo tur ēdiens ir uzreiz gatavs. Man sanāca nedaudz milzīga porcija. Es nezinu, vai es to visu apēdīšu, bet godīgi sakot, šitie kartupeļu salmiņi nav mans mīļākais ēdiens, bet es prasīju ceptas kartupeļus, un viņa automātiski uzlika šos, ko es saprotu, lielākajai cilvēku šis ļoti garšo, un manuprāt, tas ir populārākais ēdiens Lido, bet es gribēju parastos ceptos kartupeļus, un es vienkārši it's not a big deal. Es vienkārši ēdīšu tos. Viņi ir diezgan garšīgi, viņi ir ok, bet jā, kā jums? Man personīgi neīpaši. Ok, man ir super jāskriena, mēģināšu tikt uz toču, un tad uz Tramvaju, un tad būs nāgi. A few moments later. Mana nagu meitene aizmirst manu pierakstu, tāpēc es nezinu, cik daudz mēs varēsim uztaisīt. Es zinu, ka viņai vakarā vēl plāni, bet tas ir pilnīgi ok, šodien sestdiena, viņa parasti neņem šodien pierakstus. Tas bija tā kā ārpus kārtas, jo man ir otrdien jābrauc uz Londonu. Ak, Dievs, kāpnes. Ai, Dievs, manas skropstatuša šodien neuzvedās tā, kā es vēlētos, lai viņa uzvedās, bet es tāpēc, ka es teicos, ka mēs taisījos, bet, oh my god, vai jūs redzat manus nagus? Es jūtos tik slikti, jo manai nagu meitenei bija plāni, kuri viņai bija nedaudz jāpārceļ, bet viņa tik ātrā laikā, salīdzinoši 3,5 stundās uztaisīja šos nagus, kuri ir vienkārši tik yummy. Viņi ir tieši tas, ko es vēlējos. Es ļoti gribēju tā kā baddie, cool girl, nagus. Uzlikšu kāds inspo man bija. Man nebija tā kā konkrētas idejas, par ko es jūtos vēl sliktāk, jo mums bija vēl jāpavada laiks bišķi piedomājot pie katra naga. Bet šā vai tā, she's such a trooper, she's great, I love her, so yeah. Es pašlaik esmu liftā, bet ir 6:00 un man tikai tagad gribas ēst. Tas ir tas, cik daudz es piedos toreiz. Skatieties, cik skaisti. Vienmēr, kad mums ir krosāni, es uztaisu šādu te. Starp citu, šodiena ir gandrīz 7. Šodiena vēl nav beigusies. Ir vēl 2 lietas, kas man jāizdara, kas ir jāsagatavo ēdiens rītdienai, jo mums ir super interesanti plāni. Tātad tas, ko jūs redzējāt, ir tas, ko es esmu sagatavojis mums ēšanai rītdienai. Es gribēju uztaisīt tādus super crispy vistas sandvičus, bet to visu es salikšu kopā rīt, lai tās maizītes pēc iespējas svaigākas. Un tad vēl es sagatavoju auzu pārslu batoniņus. Godīgi sakot, es nezinu, vai viņi sanāks. Es nezinu, kādā veidā viņi saķep kopā pietiekami labi. Protams, es tur ieliku mēdu, zemesriekstu sviestu un visu pārējo, kas ir receptē. Tā kā tad jau redzēsim rīt. Pašlaik ir gandrīz 11:00. Es diezgan ilgi taisīju ēst. Un līdz ar to es esmu ļoti nogurusi. Bet es super nevaru sagaidīt rītdienu. Rītdienas vloga daļa noteikti būs pati interesantākā. Tā kā, jā, es domāju, ka mēs varam vienkārši gatavoties gulētiešanai un tikties rīt. Yep. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's a light within my reach, not as distant as it seemed.
Dreams are moments might as well. Mums ir pamatīgi novīdījis grafiks, un mēs pašlaik esam depo. Tas ir mans puisis depo, un es vienkārši gaidu, kad viņš nopirks tūkus, kas viņam jānopirk. Also, jā, man bija laiciņš, tāpēc es domāju kaut kāds foršāk uzkrāsoties. Papājā. Tagad viņš jau grib tos ābolus, nevis tos burkāns ņemt. Vienkārši grib pamīļoties. Grib papozēt, jā. Nu, ir smuks tu esi. Ābols nav. Pagaidi, sāklasīsi. Nevajag tēt. Jā? Paldies. Skaisti nagi, zobi lieli, ja. Kodums muršim ir ļoti nepatīkams, viņš ir kā C burciņš iekož un plēš, un apakšē zobi vēl šķeļās. Tagad pārestīgi viņš var izdarīt lielu, jā. Jā, tas ir tāds. Izdešu skaļas ļoti spalgi švilpi. Un viss, un tā un te ir nopīt. Mīnus ir tas, ka ziemas periodā mēs viņu nevaram piecelt ar pēkšņiem prokšiem. Šaujot. Yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I am still right here. It will be a little bittersweet. It might even feel a bit surreal. Just see the stars on past you as you drift apart in air. Like the leaves riding on the autumn breeze. Es ceru, ka mani kaut nedaudz ir dzirdēt, jo šeit ir ļoti skaļš, jo es esmu pie ūdenskrituma, bet mūsu diena bija vienkārši superīga. Un mēs tikko paēdām Kuldīgā šeit pat ar ļoti skaistu skatu uz Vantas tiltu. Tā kā, jā, tie mūrkšķi bija vienkārši superīga vieta, tā kā 10 no 10. Totāli vērts braukt pat no Rīgas, pat no Valmieras, Limbažiem, no Igaunijas. Mums nereāli tur patika, mēs palikām tur līdz pat aizvēršanas brīdim. Mēs vienkārši iemīlējāmies visos murkšķos, kas tur bija. Tā kā, jā, šī diena bijusi vienkārši superīga. Un, protams, Kuldīgā ir tik skaisti, es biju Kuldīgā pāris reizes. Un, vārdiem neprakstām, tā ir arī pilsēta Latvijā, kuru, ja tu tur neesi bijis, what are you doing, vai ne? Bet mums jātaisās mājās, jo mums ir apmēram 2,5 stundu ceļš mājās, tā kā, jā.
kā jūs redzat, mans superīgais make-ups ir nedaudz papludinājies. Šīs kropstatušā. Es par to noteikti runāšu kādā nākotnes video, bet es nav ļoti patīkams jūtas par šo kropstatušu. Un lūbas man vispār nav pašlaik. Tā kā jā, bet tad jau dosimies mājās. Un apakaļceļā mēs piestājām arī vietā, kuru sauc tilts uz nekurieni, kas ir vieta ar ļoti interesantu vēsturi. Tiešām iesaku arī tur piestāt un to visu izpētīt, bet patiesībā šīs ir šī vloga beigas. Tiešām milzīgs paldies, ka tu noskaties šo video līdz beigām. Lūdzu, neaizmirsti uzspiest patīk un abonēt manu kanālu. Un jā, tiekamies nākamreiz. Bučas!